Nu, ko es varu teikt? Sveiciens oktobra beigās. Februāra beigās, 20. Laikam 20. februāris beidzot atbraucu. 20. februāris 25. gads. Beidzot saņēmos atbraucu šodien līdz Kaškaišai. Sen bija mērķis atbraukt. Tā ir tāda maza pilsētiņa pie Tēžas ietekas okeānā, Lisabonas malā. Karoči, ar vilcienu no Lisabonas 50 minūtes ar vilcienu. 50 minūtes un jūs esat šeit. Īstenībā viņa ir tāda dārga pilsēta. Dārga. Un nu jā, vasarā te nav ko vispār apgriezties. Turisti ir pilns, jo kā no Lisabonas viss skrien. Kā pludmala ir pie reizes, kad tu vari džumpīt. Pilsētas centrs. Es esmu bijis kaut kad un peldējis arī un kaut kādu laiku atpakaļ. Teikt, var blakus vilcienu stacijai, ka tu parādīšu, ka pludmala ir. Tas vienkārši. Izkāpiet no vilciena, pāriet pāri ielai un esat pludmalē. Bet tā pludmala tad maziņa. Tad tāda viņa ir, nu, šitā. Tur uz priekšu tad jāiet, ja grib bišķi lielāks, plašāks. Šitā tad pavisam mazā. Tad es saku vasarā, kad labs laiks, un tad vienkārši tur ir, nezinu, uz galvas viens otram kāpi. Ja tu neatnāc agrāk no rīta. Sen gribēju atbraukt. Būtu tieši pilsētu bija pastaigāt pēc tam. Fočiku paņēmu līdz, pēc tam jāpabildēju. Jāpafotografē nedaudz un šitā. Saka, šitā tad ir tā, ka vienkārši nav probielas. Jā, no rīta, ka brauc. Kāda brauc uz Lisabonu, bija baigā migla. Es Tēžu vispār neko redzēt nevarēju, tagad nomierinājos, migla pazuda. Nu jā, naktī uzkars. Runātais pa atzis, par dienu no rīta temperatūra sāk kāpt. Tēža sāka vārīties. Kas vēl tāds? Vēl kādi jauni, atceros, jā, man taču atkal, kad tas bija 17. pirmdiena, laikam pirmdiena tā bija otrdiena. Nu, nav svarīgi 17. februārī. Pēcpusdienā atkal kārtējā zemestrīce, 4,7 balli. Bet, nu, uz īsu brīdi, nodarbēja māju. Es tieši gulēju. Dienas gāju miglu cieti un sāku drebēt bļāviens. Kaut kā pēdējā laikā aktivizējās te viņa. Un es tā, pēc tam aizdomāju, nu jā, tā man trešo vieglo es piedzīvoju zemestrīci. Pirmā bija Kauguros, kaut kāds bija 20 gadu atpakaļ, kad bija Kaunijā. Kaut kur Lietuvā bija epicentrs un līdz mums atnāca arī atskaņas it kā. Nu, un man kā 9. mājā, protams, tas bišķiņ bija jūtams. Nedaudz pavibrēja tā māja. Šiten, tagad kā es esmu, es tik paskaitīju, ka es esmu jau 12 gadus. 13. Nu labi, ņemsim 12 gadu. Nu saku, es te 2 reizes un tās abas 2, burtiski tagad nesen. Tālūk man te iet. Kas vēl tāds, nezinu, vairāk nekas tāds īpaši nav. Pārējais viss pa vecam.
pārējais viss pa vecam. Būs mums tuvoja vasariņai. Būs mums pavasaris, tad mums sāksies aktivitātes. Nu jā, uztrēri, ka slings palicis. Nevar saņemties ar riteni. Braukt kaut ko lielu, besis visu laiku. Nezinu, ko es gaidu. Kaut ko gaidu. Lūk. Saka, tagad pustukš. Tagad nav, cilvēku nav, nekā nav. Tagad var braukt filmēt un staigāt. Jo vasarā tas ir bišķi pa traku, tad, kad tev te ir jāgrūstās. Ka viss te grūstās. Noscīt grūstās, bet tad nav nekas patīkams līdz kaut kā. Viss te kaut ko vazājās. Kas vēl? Nu jā, pareizi. Biļetes nopirkt pavasarī, maijā. Maijā. Dabūju. Nopirku uz Vāciju. Biļetes, aizbraucu uz Vāciju. Tur arī kurjos bija. Un pirms tam man ir iespēja tādu vietēji aviolīnijai. Ir tā, kad var pirkt biļeti ne tik caur kredītkarti, bet arī pie bankomāta. Tur saspied un tad mums tīt ar bankomāti viltītiem. Tur saspied, tur iedod tādu speciāls kodiņš atnāk un tad bankomātā saspied un ir viss kārtībā. Lūk, un kaut kā iepriekšējā reize, kad es braucu, tā es ir nopirku. Tagad es te nesen skatījos, ir biļetes pētīju, meklēju, jā, ir viss forši, bet kaut ko man nepiedāvāja vairs opciju bankomātu. Es vēl tur sapanikojos, kā sapanikojos? Salīdzinoši tas pēdējais laiks, ka vēl var lēti, lēti dabūt lētāk, katrā ziņā nekā pēc laika būs vēl dārgāk. Un sanāca tā, ka skatos, nav vairs tā opcija. Domāju, johaidi, labi, ņemšu kredītkarti. Man kredītkartei kaut kāds gļukiņš viņai. Kad ar kaut ko patērēs, tur ir limits kaut kāds mistiskais un kaut ko patērēs, tad viņi neļauj nopirkt. Es domāju, es tā skaitījumu es neesmu, man ir kā limits 500 eiro. Es nebiju rēķinājis 500 eiro pagājušajā mēnesī it kā iztērējis. Nauda ir kontā bija un nav, neļauj. Saka, ka nav. Es domāju, labi. Tas bija pagājušajā nedēļā. Es domāju, labi. Šodien brīvs būs. Skriešu uz banku. Skaidrot, runāt, kas tur pa lietu. Bet, redz, kā man vakarā vēl domāju, iešu vēlreiz tajā avio kompānijas mājaslapā. Paskatīšu biļetes, paskatīšu visu. Uzspiežu un reģistrējos. Es tur reģistrējos. Jā, ir. Un ir piedāvā bankomātu iespēju. Bet, tas iespēja, protams, tas ir arī bija piedāvā, bet tur ir limitēts laiks. Tur ir 3 stundu laikā. Tad tas jāizdara, ja tu pasūti reģistrē. Tad 3 stundās ir jāiet pie bankomātu un jānopērk. Vakars jau bija, kad 11, 12. Es reizes johaidīju. Ir, nav ko gaidīt. Apķērbos uz liteņu virsū, uz bankomātam. No tālu. 5 minūtes uz bankomātu. Nopirku. Biļetes ir. To es teicu, var nepārdzīvot. Tālāk man iet. Labi, pievērsīsimies Kaškaišai. Kaškaiša izskatās šitā. Būsim, jā.
Okeāni. Nezinu, kas te īstas būs. Okeāns vai tēža vai upe. Kā pareizāk nosaukt to ieteku tieši. Ietekas momentu. Nē, īstenībā jau okeāns krasts te. Tā tēža te sanāk arī sāk. Ieteka pie šejienes. Policija vietējā. Jahtas klubs. Lūk. Šitā mēs te nemaz gadās kaut ko ēst pirmās kaut kas jāiet uz kaut kur paēst. Nu jā, ka tas ir okeāns. Un reku pāri otrais krasts, ko no šejienes es redzu, un nezinu, vai jūs kamerā varēs redzēt, filmā vai to varēs redzēt vai nē. Tā ir Costa Caparica. Tur es arī esmu braukājis peldēt ar Ričādu. Costa Caparica, tā ir otrā pusē, manā pusē, tēžai. Jāuzliec tā molu. Pietur. Hindusi. Zilūsi nāc peldēties nedrīkst. Nāksim te. Piesēdīsim. Zvejnieki. Jā, reku ir Costa Caparica. Un otrā pusē. Ričārds braukājis turieni. No šajienes vēl liekas tūl. Nē, pagaid, tā vēl skaitīsies Costa Caparica, bet tas nav tas. Nē, ko es te meloju? Nav, tā ir tā pludmale. Es te bišķi samelojos. Tad es domāju, ka tās ir viss tas krasts. Tēži pareizi, ieteki tur. Un ieteki ir tur. Šajienes nevar redzēt, vai var redzēt. Jā, un uztaisīs jau mazu ekskursiju. Es te samelojos. Tā man sanāk īra. Kurienes esmu redzēt? Nu jā, šitas viss iet līdz. Un reku tad jāiet uz turieni. Nu jā, nevar redzēt. Tad es domāju, ko tur apmēram sanāk, jo te ir. Šitā ir līnija. Un upe iet iekšā. Tad nāk ārā tur. Šitas ir tas izēs, te grīva, nezinu kā viņi nosaka. Tālūk. Wow. Kā jums man jaunā māja? Labi, pagaidām tad stundu otrs beigšu redzēs, vai vēl kaut ko piefilmēšu vai nē. Vai, turās, čiviņi.